Kopš 2006. gada Madonas valsts ģimnāzija nākamajiem vidusskolu absolventiem rīko karjeras dienu, kad ārpus savām telpām dodas augstskolas, lai iepazīstinātu ar savu piedāvājumu. Šoreiz uz Madonu bija atbraukušas 12 augstākās mācību iestādes, kas kopumā pulcēja vairāk nekā 200 ieinteresēto jauniešu ne tikai no Madonas skolām, bet arī Lubānas, Varakļāniem, Cesvaines. Mēs esam sākuši aicināt pie mums uz skolu vienreiz gadā augstskolu pārstāvjus, rīkojam dažādas lekcijas, lai jaunieši varētu uzzināt, kādas iespējas viņiem ir pēc vidusskolas beigšanas. Kuras ir tās populārākās un pieprasītākās augstskolas, pēc kurām lielāka interese? Pieprasītākās ir Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, arī Vidzemes augstskola, Banku augstskola, Rīgas Ekonomikas un kultūras augstskola un citas. Dienas gaitā bez augstskolu prezentācijām jauniešiem bija iespēja tikties arī ar nozaru pārstāvjiem tiesību zinībās, medijos un žurnālistikā, uzņēmēju darbībā, ekonomikā, grāmatvedībā un finansēs, mārketingā, reklāmā un bioloģijā. Par mediju ikdienas darbu stāstīja pārstāvi no vietējā laikraksta Stars un Vidzemes televīzijas. Paši jaunieši gan uzskata, ka laika vēl ir gana, lai izdarītu savu īsto profesijas izvēli. Daudziem nākotnes nodomi vēl nav īsti skaidri, un varbūt tieši karjeras dienā iegūtais palīdzēs rast skaidrību. Mēs vēlamies uz citu iet, bet vienkārši nebija tās profesijas, kur, te nebija. Kas tā bija pa profesiju, uz kuru jūs gribējāt nākt, bet atnācāt tomēr šeit to laiku novadīt? Es personīgi gribēju uz sporta, bet tur nebija tā. Jā. Un tad es domāju, varbūt par žurnālistiku aiziet paskatīties, kā te notiekās un tā. Un kā tev bija? Tu arī uz to sportu gribēji iet? Es domāju uz ekonomistiem, bet atnācu uz žurnālistiem, tā paklausīties. Jā, arī interesēja. Vai jūsuprāt, žurnālistikai ir kaut kas kopīgs, līdzīgs ar sportu, ar ekonomiku? Jā. Es domāju, ka jā. Piemēram, kādās sacensībās, piemēram, intervēs sportistus un tā. Nezinu, ir ko rakstīt žurnālistiem. Es domāju, izvēle pa lielākai daļai 11. un 12. klašu skolēniem jau ir izdarīta. Un šeit viņi uzzina vairāk par šo augstskolu un izdara secinājumus, vai izvēle ir pareizi izdarīta. Skolu, kad beidzu, bija diezgan grūti izvēlēties, uz kuru augstskolu iet, jo tās informācijas, tas tikai bija kā jaunums, kas sāk piedāvāt ļoti popularizēt, kādas tās studiju programmas. Un mūsu laikā tie bija testu veidā, ka mēs pildījām, kas tam mums varētu būt piemērotāks, bet ja skolēniem ir uzreiz iespēja uzzināt par šo saistošo, varbūt, studiju programmu plašāk, un arī tieši no cilvēkiem, kas ar to jau nodarbojas, vai kas to ir izmācījušies, vai kā tālāk tagad programmā no tiem augstskolu pārstāvjiem, tad tā ir pavisam cita izpratne par to, kas viņus sagaida.